Šī ir meditācija tavas enerģijas atgūšanai un visa liekā izšķīdināšanai. Ērti iekārtojies un aizver acis. Šobrīd es vēlos, lai tu apzinies savus pēdas. Sasprindzini pēdu muskuļus. Un tagad sāc atslābināt šos muskuļus. Lēnām un pavisam, kamēr tie ir pilnīgi viegli un brīvi. Turi savas pēdas šādi atslābinātas un viegli sasprindzini savus kāju ikru muskuļus. Sajūti ikru saspringstam un tagad atlaid tos. Ļauj tiem palikt mīkstiem un atslābušiem, lai tie atpūšas viegli un brīvi. Tagad, kad arī šie muskuļi ir atbrīvoti, sasprindzini savus augšstilpus, saspied tos un noturi. Un tagad atslābini. Ļauj tiem palikt viegliem, mīkstiem un brīviem. Un visas tavas kājas jūtas pavisam atslābušas, mīkstas un brīvas. Tās jūtas smagākas. Tagad iegrimsti krēslā vai spilvenā vai gultā un sajūti, ka tava elpa ir ritmiska un viegla. Tagad sasprindzini savu vēderu un muguras lejasdaļu, ievelc šos muskuļus, sajūti tos cietus un saspringušus. Un tagad sāc atslābināt tos lēnām un pavisam. Ļoti labi. Un tagad krūškurvi un muguras augšdaļas muskuļus. Vispirms sasprindzini tos, iztēlojies, kā tie saspringzinās. Un tad ļoti lēni ļauj tiem atslābt. Tie kļūst mīksti un brīvi. Tavs mugurkauls iekārtojas ērtā krēslā vai gultā, kamēr tu ļauj tam atpūsties. Ļoti labi. Tagad, turot šos muskuļus atslābinātus, saspied un pacel savus plecus tuvāk ausīm. Un tagad ļauj tiem nokrist. Atslābini tos vēl vairāk. Jūti, kā tie atslābst un kā tavs kakls pagarinās. Tagad mēs atslābināsim tavas rokas, plaukstus un pirkstus. Sākumā sāc saspringzināt savus augšdelmus, apakšdelmus, plaukstus un pirkstus. Sasprindzini tos. Tagad atslābini pirkstus, ļauj tiem būt brīviem un viegliem. Un no plaukstas, apakšdelmus, augšdelmus. Tieši tā. Pārliecinies, ka tavs kakls jūtas ērti, tava galva ir vieglā un nepiespietā pozā. Tagad sasprindzini visus savus sejas un kakla muskuļus un atbrīvo tos. Atslābini tos pavisam. Sajūti, ka brīva un viegla sajūta izplatās pa visu tavu galvas ādu. Sajūti savu seju pavisam brīvu un atslābušu. Tagad tu esi atslābis no galvas augšpuses līdz pat pirkstu galiņiem
kāju pirksta galiņiem. Vienkārši izbaudi šo sajūtu. Nu, es vēlos, lai tu iztēlojies mākoni. Mākoni, kas ir virs tevis un pāri tev. Un es gribu, lai tu domā par to mākoni kā par visiem šķēršļiem, kas tevi attur no panākumiem savā dzīvē. Es vēlos, lai tu iztēlojies, ka šis mākonis simbolizē visas negatīvās domas, visas negatīvās attieksmes un visus negatīvos stāvokļus tavā dzīvē. Tas simbolizē visu to, kur pazūd tava enerģija. Iztēlojies, ka šis mākonis ir visas vilšanās, visas neizdošanās, visi noraidījumi, domas par kādu trūkumu. Šis mākonis ir arī visi pagātnes negatīvie ieradumi, ieradums atlikt lietas, atlikt darbus. Un tagad virs šī mākoņa ir saule. Saule, kur iespējams šobrīd izskatās dūmakaina vai blāva uz kādu mirkli. Bet tu vari sajust, ka tur tā ir. Šī saule ir tava vēlme dzīvot, tavas alkas pēc bagātas, brīvas, laimīgas, pārpilnības pilnas dzīves. Tagad, kad tu skaties cauri šim mākonim, saule kļūst spēcīgāka. Sākumā caur šo mākoni izspraucas kāds stars vai vairāki, pamazām liekot šim mākonim pacelties un izgaist. Tad šī saule sāk savu darbiņu ap šo mākoni, un kamēr tas notiek, tu sajūti atbrīvošanās sajūtu sevī, it kā smagums būtu nocelts no taviem pleciem. Kamēr tu turpini skatīties uz šo mākoni un uz sauli, kas vienkārši dara savu darbu, liekot mākonim pacelties un pamazām iztvaikot, tu sajūti, ka atlaid visus šķēršļus, kas tevi atturēja no brīvas, laimīgas, panākumiem bagātas dzīves. Pavisam drīz tu ievērosi, ka saules stari pilnībā spīd cauri mākonim un izkliedē to pavisam. Tieši tāpat kā rīta migla izklīst caur uzlicošu saules stariem. Tad tu beidzot ieraugi, cik spoži saule spīd, kad šis mākonis ir izkliedēts. Tagad sajūti, ka sildies un gozējies saules gaismā. Tu vari sajust saules siltumu uz savas ādas. Kad tu paskaties uz saules stariem, uz dažiem no šiem stariem ir uzrakstīti vārdi. Daži no stariem ir nosaukti panākumi, citi iedvesma, vēl daži pārliecība un pašapziņa, paļāvība un spēks. Citi stari apzīmēs visas tās īpašības un vērtības, ko vēlies savā dzīvē. Un tagad, kad jūti, ka esi tik ļoti sasildīts, tu esi piesūcināts ar šiem stariem un siltumu, ka tu zināsi, ka atmodinot sevī šo visu, tu
Tu izstarosi šos saules starus vēl ilgi, ilgi pēc šīs meditācijas beigām. Šie saules stari paliks tevī, un kad vien vēlēsies, tu varēsi pasmelties šo siltumu un starus no sevis. Tu varēsi šo vingrinājumu izpildīt, kad vien vēlēsies, vienkārši iztēlojoties pie sevis saules vingrinājums. Tu pamanīsi, ka katru reizi, kad to dari, šis mākonis ir mazāks un plānāks, kamēr tas kļūst par vienkārši vieglu migliņu, kas simbolizē tās dienas negatīvās sajūtas. Šis process turpināsies vēl ilgi pēc vingrinājuma beigām, un pēc tam, kad atnāksi atpakaļ, pavisam atpūties, stiprinājies un tik labi uzlādējies no šīs saules labajiem stariem. Tāpēc nāc atpakaļ tagad, atgriezies savā ķermenī un šajā telpā vari pakustināt kādu pirkstu, un kad esi gatavs, atver acis. Patur šo sauli sevī, sajūti šo siltumu. Un tev viss izdosies.